Tālāk tas nav jādara. Bet es gribētu pateikt tiešām, ka mūsu kolēģi strādā ļoti daudz. Mīļie viesi, pirms mēs sākam, noslēguma pasākums. Esiet laipni aicināti un sveikti. Labā ziņa tāda, ka es gandarījums sveikt tos mūsu valsts uzņēmumus, kas šogad atsaucās Latvijas darbdevēju konfederāciju, kā arī vienlaicīgi iegūt ekspertu ieteikumus turpmākajai attīstībai. Jūsu atsaucība tiešama, un es patiesi ceru, ka tā kļūs par gadskārtēju tradīciju. Ko paveikt, lai nodrošinātu ne tikai katram savu ilgtspēju, bet arī valsts. Iekļuvušie uzņēmumi, to pārstāvji nākšu. Pirmkārt, gribētu pateikt, protams, kas es esmu. Bet šoreiz ar šo jautājumu patiek. Uzņēmums ar plašu pārstāvju. Un ir kļuvusi par vienu no nedaudzajām Eiropas lidostām, kas apkalpo pilnu servisu. Un nu jau gandrīz visi uzņēmumi bronzas kategorijā minēti. Pastāvīgās attīstības pamatmērķis ir visu darbinieku ētiska rīcība. Šis ir milzīgs gandarījums, bet pārsteigums tādā ziņā, jo mēs zinām, ko mēs ieguldījām. Tā ir interesanti. Apsolamies tādā pašā virzienā arī turpināt. Ir aktīvs un sociāli atbildīgs sabiedrības pārstāvis, kura darbības pamatā ir rūpes par apkārtējo vidi, veselību. Reiz mums šajā gadījumā ir ne tikai foto, bet arī video. Nekautrējieties lūdzu katram pa glāzē, lai mēs visi kopīgi varam uzsaukt arī tostu. Šodien braucot pa Rīgas ielām redzēju tādus skaistus plakātus. Un redzot tos uzņēmumus, man ļoti gribētos, lai mēs katrs šobrīd sajustos kā briljanti. Tāpēc, ka ja Latvijā mums ir kādi 60 liels prieks, ka mums ir šodien dāvāta ļoti skaista diena, ka mēs visi šajā saules gaismā varam arī mirdzēt, ka mēs varam būt šajā skaistajā operas namā, Dievs paldies operai, un arī baudīt atspirdzinājumus no Latvijas balzām. Paldies jums visiem par būšanu šodien kopā.
Šogad mēs jau redzam, ka šo nākošo pakāpienu, tas ir zelta pakāpienu, jau ir sasnieguši daži uzņēmumi, veseli 3 uzņēmumi. Tātad mēs redzam, ka uzņēmumi domā par to, kā situāciju uzlabot, domā, kā piesaistīt darbiniekus, ar dažādām bonus sistēmām, ar dažādiem darba koplīgumu labumiem. Un tādā veidā sevi zināmā mērā nodrošinot Latvijas darba tirgu ar labiem speciālistiem. Gaidām, kad nākošajā gadā, kad mēs atkal veidosim līdzīgu pasākumu, kad jau atkal atsevišķi uzņēmumi būs tādi, kas varēs startēt uz pašu augstāko, tas ir uz platīnu līmeni. Man ir patiesi gods būt tik valstiskā pasākumā. Tieši valstiskā pasākumā, jo valsts tie ir cilvēki. Un kamēr valstī ir cilvēki, kas domā par to, kā valsts attīstās, kā valsts var pastāvēt, tikmēr mūsu valstī ir nākotne. Un šodien šeit ir cilvēki, kas pretēji tam sabiedrībā valdošajiem uzskatām, ka valsts ir kaut kas tālu nomaļus stāvoši, ka tie varbūt ir 100 politiķi saimā nomaļus no visa stāvoši. Pretēji tam, cik populāri ir teikt, kāpēc man tie nodokļi jāmaksā un vispār es negribu, varbūt vispār labāk braukt prom, ja jau es neesmu aizbraucis uz Īriju, varbūt tagad ir Vācija vai Austrija tā vieta, kurā ir skaistāk un labāk. Pretēji tam jūs domājat par ilgtspēju, un tā jau nav tikai jūsu uzņēmuma ilgtspēja. Ar savu piemēru pēc darba devēju un sociālo partneru aicinājumu jūs paši esat piekrituši būt tas labais piemērs. Tas labais piemērs, ka par valsti ir jādomā ikvienam. Vienmēr varbūt ir vieglāk paļauties tam impulsam, tā darīt, kā ir vieglāk. Es zinu, ka tā, kā darat jūs, droši vien nav bijis tas vieglākais veids. Bet tieši tāpēc tas ir tas ilgtspējīgākais veids, un tas ir tas piemērs, droši vien tas ir tas piemērs, kas izceļ mūs, latviešus, ka mēs esam gatavi strādāt, domāt par to, kā mēs strādājam, domāt par to, kas būs pēc tam. Ilgtspējas indeks ir ļoti ilgs process, un ilgtspējas indeksa veidošana tika uzsākta pirms 3 gadiem. Tā kā faktiski tajā brīdī arī sākās metodoloģijas izstrāde, kurā mēs balstījāmies uz starptautiskajiem piemēriem, uz Dow Jones ilgtspējas indeksiem, uz Britu korporatīvās atbildības indeksu, bet centāmies šo starptautiski veiksmīgos novērtēšanas instrumentus pielāgot tieši Latvijas uzņēmējdarbības videi. Un, protams, ka te bija vajadzīgi dažādu nozaru ekspertu līdzdalība, jo korporatīvā atbildība aptver 5 dažādus virzienus. Tā ir strateģiskā plānošana, tās ir atbildīgas tirgus attiecības, tā ir darba vide, respektīvi atbildība pret saviem darbiniekiem, tā ir arī atbildība pret sabiedrību, kurā uzņēmums darbojās, un protams, arī vide. Ilgtspējas indeks ir pašnovērtējuma instruments. Respektīvi, eksperti ir izstrādājuši metodoloģiju un internetā balstītu instrumentu, kas ļauj uzņēmumam pašam novērtēt savu sniegumu. Un šis instruments aprēķina ļoti objektīvi iegūto rezultātu. Respektīvi, katrai no šīm manis nosauktajām sadaļām, strateģiskā plānošana, tirgus attiecības, darba vide, atbildība pret sabiedrību un vidi, katrai no šīm sadaļām ir ekspertu padomes piešķirts noteikts svars. Savukārt katram kritērijam šajā sadaļā arī ir kāds savs svars. Un uzņēmumi norādot uz vienu vai otru sniegumu, tādējādi paši vērtē savu snieguma līmeni. Pēc tam seko no ekspertu padomes puses šīs sniegtās informācijas izvērtēšana. Tātad mēs vērtējam to, vai uzņēmums ir tikai norādījis, ka šī prakse tiek īstenota, vai ir pievienojis atbilstošus pierādījumus, kas to apliecina. Tad, kad mēs kādas lietas darām, mums ir svarīgi viņas arī novērtēt. Novērtēt pavisam godīgi un ne tikai domājot varbūt par tiem konkurentiem, būt labākam par konkurentiem, bet pirmām kārtām tieši novērtēt pašam savu darbību attiecībā pret savām vērtībām.
Un katram uzņēmumam tās, protams, ir savādākas. Līdz ar to ilgtspējas indeks ir šis strateģiskais instruments, lai cilvēki savos uzņēmumos, savā ikdienas biznesa darbībā varētu pieturēties pie korporatīvās sociālās atbildības principiem, kas ir starptautiski arī jau tiek vērtēti pēc noteiktas metodoloģijas un salīdzināt to savu, to darbību jau ilgākā laika periodā. Lai nonāktu kopumā līdz ilgtspējas indeksam, tas nav viegli, jo es zinu, ka ir arī uzņēmumi, kas, es nebūšu pirmais, es varbūt, ko tad es iešu šajā ilgtspējas indeksā, bet tie uzņēmumi, kas ir izgājuši cauri šīm te pašnovērtējumu dzirnavām, viņi uzdrošinās iet tālāk un pēc indeksa arī izstrādāt noteiktu taktiku, lai attīstītos un pilnveidotos ilgtspējas ietvaros. Tas bija smags darbs, jo mēs pārskatījām visus ieteikumus un pārskatījām arī savu darba rezultātus. Un jautājums ļoti vienkārši, kā mēs sasniedzam šos rezultātus. Jo no punkta A uz punktu B var iet principā pa taisni, neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi. Var arī nedaudz sasniegt šo rezultātu, tikpat labu rezultātu, bet principā domājot, kā viņu sasniegt, ar kādā veidā, gan domājot par cilvēkiem, gan par sabiedrību, gan arī nezaudējot biznesa stratēģiju un biznesu.